Čau visiem, Tieva un Emīls. Un jūs skaties, mēs ar brāli Kolosāli. Emīl, jaunā mēs ar brāli Kolosāli TV sezona beidzot ir klāt, un tā solos būt ļoti interesanti. Bet, protams, jo mēs skatītājiem esam sagatavojuši nevienu interesantu tēmu, par ko padomāt. Es domāju, tā tad es esmu. Jā, gan. Tā teica Dekarts. Bet, Ieva, par ko tu domāji brīvlaikā? Ja godīgi, tad par kino. Tik daudz laba kino es sen neesmu redzējis. Tad jau būsim atnākuši uz īsto vietu, jo šonedēļ tiek izziņoti Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps nominanti. Un kā mēs visi zinām, Lielais Kristaps Latvijā ir īstenībā ļoti svarīgs notikums un balva Kino Saimei. Pavisam pēc īsa brīža uzzināsim šī gada Lielā Kristapa nominantus, gan galvenās filmas, gan mūsu profesionāļus, gan arī mūža balvas laureātus šī gada. Un šogad mēs atrodamies tādā nedaudz citā atmosfērā. Tā filmētājiem ir tāda ierastāka. Tiesa nevienmēr ir tik silta kā šeit. Citreiz darbs norit ārā, 10 un vairāk stundas, -15 grādos. Un Lielā Kristapa centrā šogad arī stāstīsim vairāk par profesionāļiem un talantiem un filmu komandām, kas strādā neatlaidīgi. Ļoti liels prieks būt šeit, būt šajā pasākumā. Man arī ļoti interesē, kādas būs šī gada nominācijas. Un kopumā man jāsaka, ka pēdējo gadu laikā pamatīga, tiešām milzīga darba rezultātā Latvijas kino kļūst arvien interesantāks, arvien uzrunājošāks, arvien daudzveidīgāks. Un es domāju, ka katrs skatītājs var atrast kaut ko sev. Un balvas vienmēr piedāvā tādu iespēju apskatīties uz to, kas nu tajā gadā ir sastrādāts, kas ir noticis, kas ir ievērības cienīgs. Un no savas puses vēl vēlos uzsvērt to, ka kino neeksistē vecumā, kino dzīvo tad, ja to skatās un par to diskutē un par to runā. Tāpēc aicinu ne tikai veidot filmas, bet arī par tām ļoti daudz diskutēt, runāt, skatīties, reizēm arī strīdēties, jo māksla var iedarboties, var darboties tad, ja mēs par to runājam un mēs par to diskutējam. Tātad ir nominētas šogad labākās studentu filmas Balto kuģu sirdis, režisors Edgars Kaupers, Dusa, režisors Dāvis Gauja, Gruzis, režisora Ilze Ance Kazaka, Ksenija, režisora Renāta Saulīta, Mana bērnības ķermeņa atzīšanās, režisora Emīlija Karetņikova. Ja jums būtu 3 teikumi pastāstīt, kas ir Lielais Kristaps, ko jūs teiktu? Es parasti saku cilvēkiem, kuri mazāk interesējās par Latvijas kino, es prasu, vai jūs ziniet, kas ir Oskars. Un tad, ja cilvēki dzirdējuši Amerikas Kino akadēmijas balvas pasniegšanu, Oskaru, tad es saku, ka Lielais Kristaps ir mūsu Oskars. Tas ir laiks, kad mēs izvērtējam jaunāko Latvijas kino, kad mēs par to stāstam, ka mēs mēģinam ieinteresēt skatītājus, lai vairāk pievērš uzmanību latviešu filmām. Es vienmēr aicinu skatīties, jo tās kļūst arvien kvalitatīvākas. Tā ir daļa no mūsu kultūras, filmas ir mūsu valodā, filmās ir atpazīstami aktieri vai cilvēki vai darbojušās personas. Un arī atpazīstams vietas, man liekas, jebkurā gadījumā tas vienmēr ir interesants piedzīvojums skatīties latviešu filmas. Latvijas visa kino nozara pašlaik ļoti uzplaukst. It īpaši pateicoties jaunajiem talantiem, jaunajiem aktieriem, kino studentiem. Vai jūs varat pateikt tieši, kāpēc Latvijā pašlaik ir tāds kino uzplaukums? Šis kino uzplaukums nav nejaušs. Tas ir tiešām milzīgi, pamatīga darba rezultāts, kas ir vairākās kārtās. Pirmkārt, mums ir jāizceļ Latvijas 100-gadus filmu programma, kura deva ārkārtīgi būtisku grūdienu kino attīstībai. Tāpat ir arī jāizceļ Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas darbs, kas tātad ir institūcija, kur mācās
krietna daļa nākotnes Latvijas kino ainavas veidotāju. Man pašai bija šī privilēģija arī pasniegt filmskolā vairākus gadus, un milzīgs prieks redzēt savus bijušos studentus starp nominantiem, kas ir ļoti pelnīti, un tas tāds ļoti svaigas, interesants balsis, kas parādās. Tas noteikti ir arī skatītāju nopelns, jo kino nevar eksistēt ārpus skatītājiem. Ir nepieciešams, ka cilvēki skatās, runā, diskutē par filmām. Tas ir kinoteātra darbs, kas veido dažādas pasākumus, lai kino sastaptos ar savu šodienas skatītāju. Tas ir šis viss pasākumu kopums, un tie ir arī studenti, tie ir cilvēki, kur grib veidot kino, kur grib riskēt, kur grib izpaust sevi šajā mākslas mēdījā. Vai kino vispār ir viena no kultūras nozares prioritātēm? Kopumā jā, kā jau viss mūsu nozars, bet kino ir tā nozara, kas ir tiešām piedzīvojusi milzīgu lēcienu kvalitātē, apjomā, daudzveidībā pēdējo 10 gadu laikā, es gribētu teikt, un šis darbs ir jāturpina. Latvijas kino ir milzīgs potenciāls, mūsu kino tiek arī ļoti labi uztverts un uzņemts dažādos ārzemju festivālos, kas vienmēr ir tāda laba kvalitātes zīme. Tā noteikti ir viena no mūsu prioritātēm, jo šeit ir milzīgs darbs jau ir ieguldīts, un vienkārši rezultāts redzam. Infrastruktūra ir vienkārši jāturpina veidot filmas. Vai jūs tā uz ātro varētu nosaukt 3 labas filmas īpašības? Tātad laba Holivudas filma noteikti ir būvēta tā, lai tā emocionāli uzrunā skatītāju, lai tā ievelk skatītāju filmas pasaulē, liek viņam izdzīvot dažādas emocionālās pieredzes virpuļus, ko iespējams skatītājs dzīvē nekad nepiedzīvot. Savukārt labas Eiropas filmas pamatkritērijs būtu iespēja piedalīties intelektuālā darbā un uzdot sev jautājumus par esamības, esības, jēgu, kaut kā tā. Vai šogad bija kādas jaunas nominācijas? Jaunas nominācijas, tā kā jaunas kategorijas pavisam šogad, es domāju, ka nav, bet pēdējos gadus mums ir pienācis tāds ļoti nopietns spēlētājs, kas ir daudzsēriju filmas. Ja es nemaldos, būs 3. gads, kad tiek nominētas arī daudzsēriju filmas Lielajam Kristapam. Dita, jums šonedēļ ir dzimšanas diena. Ja jums būtu tāda iespēja uzdāvināt dāvanu nevis sev, bet latviešu kino jomai un kultūrai, kāda tā būtu? Droši vien tas būtu papildu finansējums filmu uzņemšanai, bet man tāda iespēja tik tiešām nav. Bet noteikti tas būtu papildus finansējums, jo Latvijas kino ir ienākusi jauna paudze, tie jauni cilvēki, kur noteikti gribēs veidot filmas, un filmas bez naudas izveidot, diemžēl, nevar.